Sveiki! Pirms apaļām 5 nedēļām es sociālajos tīklos izteicu viedokli, ka nu gan beidzot Venecuēlā laikam sākas. Kā man šorīt aizrādīja kāds asprātīgs sociālo tīklu komentētājs, ja runa par Trumpu, tad 5 nedēļas tā ir augstas precizitātes prognoze. Tā vai citādi, bet izskatās, ka Venecuēlā tiešām ir sācies. Un man šai sakarā ir viens ļoti vienkāršs jautājums. Kā mēs labi zinām, Latvijas Rinkēviči, Bražes, Siliņas un visa pārējā šļura iztērēja grandiozas nodokļu maksātāju līdzekļus, ja saskaitītu visu kopā, tie būtu miljoni eiro, lai Latvija apmierinātu dažu Bražu un Rinkēviču ambīcijas un kļūtu par parazītu organizācijas, apvienoto nāciju organizācijas nepastāvīgo drošības padomes locekli uz 2 gadiem. Un tas tiešām ir noticis. Šķiet, kā reiz vakar bija pompoza un absolūti neiedzīga un tukša preses konferences par šo jautājumu. Šorīt ir globāls drošības notikums, ko nevar nosaukt citādi, lai ko mēs domātu par Venecuēlas absolūti nedemokrātisko, komunistisko visādu režīmu, notiek ASV iebrukums Venecuēlā tāda vai citāda veida. Un pulkstenis mums jau ir tātad paskat 10 no rīta pāri, kur ir ANO drošības padomes locekles Latvijas paziņojumi un rīcība šajā te globālās drošības notikuma sakarā. Kur ir Ceriņu Edžiņš ar saviem paziņojumiem? Kur ir Klopa Madāma ar saviem paziņojumiem? Kur ir Homēra Simpsona parodija, kas uzdodas par ārlietu ministri Baibu Braži? Rīcība, komentāri un pārējais. Kur ir vēl visādas Kalniņas, Lukašēvicas, visi tie parazīti, kas ir sasēdušies pārstāvniecībā ANO un tā tālāk? Vai arī viņi iedomājās, ka sēdēt drošības padomē, tas ir vienkārši draudzīgi sasveicināties un apkampties ar tur tāpatās sēdošajiem pārstāvjiem no tādām pašām pasaules lielvalstīm kā Kongo, Somālijas, Bahreinas, Pakistānas un tā tālāk un tā tālāk. Tad par ko īsti tika iztērēti šie nodokļu maksātāju miljoni? Ja tad, kad notiek globālās drošības notikums, ANO drošības padomes nepastāvīgā locekla Latvija ar visiem saviem Ceriņu Edžiņiem un Klopa Madāmām tur muti un neizdveš ne pīkstiena. Vai arī tas ir tas, kā Ceriņu Edžiņu un Klopa Madāmas un Baibas Bražas izprot ārpolitiku? Visu labu!